tāda, ka mēs uzskatām, kāpēc mēs vispār tā teikt, pulcējāmies šajā komandā, tāpēc, ka mums liekas šis pats praktiskākais, ja runā ne par konvencionāliem risinājumiem, šis pats praktiskākais un saprotamākais risinājums, proti izbūvējot pašvaldību, kas izbūvē šo ielas fragmentu un attīstītāji, kas pieslēdzas pēc vajadzības, kārtās, cik tās ir vajadzīgas un kādā secībā notiek vispār rajona attīstība, pieslēdzas pie šīs centrālās sistēmas. Mūsu ieteikums un risinājums ir pieslēgt tomēr un risināt arī Skances ielu, kas savukārt tālākās projekta kārtās ļautu iespēju risināt arī šo nosacīti austrumu daļu Skances rajonu šādā pat sistēmā un iespējams konvencionālo un ilgspējīgo sistēmu kombinācijā. Tas arī ir viss par mūsu risinājumu. Pārējais mums ir skaidrs un saprotams. Par jautājumiem, ko atbildējām, specifiskajiem un nespecifiskajiem. Par drošību un šīs sistēmas izskatu runājot, mūsuprāt, nekādi īpaši drošības pasākumi nav vajadzīgi. Ir saprātīgi jāizbūvē paši ūdens objekti, vai nu tie būtu ar stiprinātiem krastiem, vai lielākoties vajadzētu tiem būt ar dabiskām nogāzēm. Jebkādi žogi būtu muļķīgi, ja tiešām ir kaut kādas šaubas vai bažas par to, ka kāds var iekrist, tad drīzāk to risināt ar apstādījumu veidiem un metodēm. Par apsaimniekošanu mums šim variantam ir pilnīgi skaidrs, atšķirībā varbūt no pārējiem, kas ko apsaimnieko, proti centrālo šo mugurkaulu un sistēmas galveno daļu apsaimnieko dome, lai kas tas arī būtu izpildu institūciju formātā, un kvartālus apsaimnieko attīstītāji iepšu īpašnieki. Par ūdens objektu attīrīšanu mūsuprāt labākā metode, protams, ir bioloģiskā, proti ar augiem un vai tie ir ūdens dzīvnieciņi un tam līdzīgi, bet neiztiks arī bez mehāniskās gružu savākšanas. Un par to, ko iepriekš runājām par projektu izskatu un nepieciešamību uzbērt teritoriju, kolmatēt, tad mūsuprāt ir neekonomiski un nav arī vajadzīgs uzbērt visu teritoriju līdz ielas līmenim vai augstāk vai zemāk. Šie risinājumi ir jāizstrādā kopā ar būvprojektiem, proti veidojot izteiksmīgu un vajadzīgu reliefu. Turklāt jāskatās, vai tas vispār ir ekonomiski pamatots variants un ekonomiski izdevīgs risinājums. Vai sistēma var apkalpot esošo apbūvi Skances austrumu daļā? Mūsuprāt, tādā variantā, ja tiek risināta Skances ielas fronte un Skances iela sarkano līniju robežās vai arī tālāk, jo tur ir arī zaļā zona blakus sarkanajām līnijām atstāta. Un par izbūves secību to faktiski jau iepriekš rādot ļoti labi varēja redzēt, tātad izbūves secība pirmā kārta, tas ir pašvaldības vai visā garumā, vai kāds posms, kas ir tuvāk attīstāmiem projektiem, pašvaldības projekts ielā, un savukārt pārējās kārtas pēc vajadzības un pēc projektu attīstības, teiksim, ātruma un secības pieslēdzas klāt pie šīs centrālās daļas. Tas ir ļoti izdevīgi un tur nav mākslīgi jādala kārtās pārējā teritorija. Tāda ir arī šī varianta priekšrocība. Pirmkārt, mūsuprāt, mūsu skatījumā tas darbojas, funkcionē. Tas ir saprotams no apsaimniekošanas viedokļa, un tas ir, teiksim tā, neteiksim ērti, bet arī saprotami realizējums no dalījuma kārtās. Lūk, tā. Tas mums ir viss uzrakstīts divās pusēs, un apmēram to pašu arī, ja kaut ko piemirsu, tad mani var papildināt. Lūdzu, man ir jautājums, teiksim, ja konceptuāls risinājums ir tāds, vai jūs piedāvājat, teiksim,
vai jūs piedāvājat šo ko atsevišķi vēl pieprasīt no zemes īpašniekiem, lai arī iekškvartālos veidotas kaut kāda risinājuma, vai principā, jo tehniski var iztikt tikai ar maģistrāli. To mēs arī apsvērām un domājam, un ir tā, ka mūsuprāt, jaunajā Rīgas attīstības plānā ir jānosaka varbūt ne tikai šī teritorija, Skanses teritorija, bet vispār teritorijas Rīgā, kur vajadzētu risināt šo lietusūdeņu apsaimniekošanu ne tikai ar konvencionālām metodēm, bet arī izmantojot ilgtspējīgus risinājumus. Tas būtu prasības, piemēram, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, respektīvi ar regulējošām metodēm, un domājam, ka savu lomu spēlēs arī, teiksim, tarifi par ūdens novadīšanu.